Mēs pašlaik atrodamies Latvijas Sporta muzejā, Alksnā ielā 9, Vecrīgas pašā sirdī. Māja ir celta 16. un 17. gadsimtā, bijusi kā noliktā, un no 1992. gada muzejs ievācās šīs telpās šobrīd, kur mēs atrodamies. Tas ir valsts muzejs, kas krāj, apkopo visus materiālus, gan sporta vimpeļus, gan medaļas, gan dokumentāciju. Apmēram ir savāktas kādas pie 80,000 relikvijām. Šodien mēs muzejā esam sagatavojuši ar apgādi Jumava šādu izstādi, ka sporta pasaule caur grāmatām. Cik ir grāmatas sarakstījuši ir Jumavā grāmatu autori Gunts Keisels visvairāk par sportu. Un tad mēs izstādām arī muzejā atrodošās mūsu unikālās, es varētu teikt, grāmatas, kas ir no 19. gadsimta sākumiem. Ir plānota izstāde ir Rīgas sporta attīstība. Rīgā ir ļoti labas un senas tradīcijas sportā. Un pirmā stāvā būs izstāde Laika lokos sporta no 1918. gada līdz mūsdienām. Un mēs aicinām uz Latvijas Sporta muzejā skolniekus, bērnus uz ekskursijām un arī uz dažādu pasākumu organizēšanu. Mēs varam piedāvāt kāpšanu pa alpīnistu sienu ar instruktoru, galdu hokeju, futbola hokeju, dažādas pužļu likšanas no sportistu slavenībām. Vēl arī studenti nāk. Un katru mēnesi mums notiek pasākums veterāniem. 13. jūlijas ir mūsu sporta senioriem un arī jebkuram cilvēkam likteņdārzā. Visi laipni aicinām uz Latvijas Sporta muzeju. Mums ir sportiskākais muzejs un vienīgais Latvijā muzejs par sportu.